Nāksim Dievu priekšā lūkšanā un noskaņosim savus sirdis Dieva patiesībai. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šiem nopietniem brīdinājumiem no Hozejas grāmatas. Kungs, un es apzinos, ka, lai pieņemtu šādus brīdinājumus, ir jābūt atvērtai sirdī tavā priekšā. Ir jābūt patiesai salīdzināšanās ar tevi. Ir jābūt patiesai grēku nožēlai. Kungs, Jēzus, tu patiešām esi svēts un tu esi mūsu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tikai tu esi tas, kas mūs spēj izraut no tumsas un celt savā valstībā. Tev pieder vara debesīs un arī virs zemes. Kungs, un mēs atzīstam tavu valdīšanu un tavu visu varenību, kungs, Jēzu. Tu esi augšām celties un tu esi paņemts debesīs un tu sēdi pie Dieva troņa un esi mūsu aizstāvs. Kungs, mazgā mūs katru no mūsu grēkiem, kungs, mūsu domas, mūsu sirdi, kungs, mūsu prātus. Un dod žēlastību, ka skaidri varam uztvert tavu vārdu, kungs, un ka tie bagātīgi mājo mūsu sirdīs. Svētī savā žēlastībā to, ko jau esam dzirdējuši, un to, ko vēl arī šodien dzirdēsim. To lūdzam, kungs, Jēzus tavā vārdā. Amen. Atveriet Lūkas evaņģēliju un mēs nolasīsim no 13. nodaļas pirmos 9 pantus un ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdos. Tādī pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam Jēzum stāstīja par galatiešiem, kur asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un viņš tiem atbildēja un sacīja: vai jūs domājat, ka šie galatieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku, nebūt nē, bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita ziljos tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūt ne. Bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, jūs visi ņemsiet tādu pašu galu. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas velti izsūc zemi. Bet tas viņam atbildēja un sacīja: kungs, atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus. Bet ja ne, tad tu to vari nocirst. Amen. Šis ir ļoti bagātīgs teksts, kas ir mūsu priekšā. Un vairākas patiesības, ko mēs no šī teksta varam izsmelt. Un viena no šādām patiesībām, ko mēs no šīs teksta varam smelt, ir, kā jūs izskaidrosiet nelaimes, tās, kas notiek pasaulē, kas notiek bieži vien mums apkārt. Otra lieta, ko var no šī teksta izsecināt un par ko varam domāt, ir to, kādai būtu jābūt patiesai grēku nožēlai. Un Bībele mums to māca, ka patiesai grēka nožēlai ir jābūt tādai, ka cilvēks nes pienācīgus atgriešanās augļus.
Atcerieties, kad Jānis Kristītājs sludināja un aicināja cilvēkus uz grēku nožēlas, un tur atnāca vairāk cilvēku, un viņš norādīja uz šiem reliģioziem cilvēkiem, ka jums ir nepieciešams, lai būtu patiesa grēka nožēla, ir nepieciešams nest patiesas atgriešanās augļus. Protams, mēs arī apzināmies to, ka Dievs var novērst jebkādas nelaimes, kas ir šajā pasaulē. Bet mēs tāpatās mēs redzam, ka bieži vien cilvēki aiziet traģiskās dzīves gadījumos, aiziet bojā tūkstošiem cilvēku. Un šādas nelaimes notiek katru dienu pasaulē. Kad traģiskos gadījumos cilvēki aiziet bojā. Kā mēs uz to reaģējam, kā mēs to saprotam, kā mēs to savā dzīvē izskaidrojam. Ko Bībele mums māca šajā rakstvietā? Pēc taisnības, Bībele šeit mums māca to, ka pēc taisnības visi ir pelnījuši ko? Nāvi. Pēc taisnības visi ir pelnījuši Dievu sodu. Un to, ka cilvēks dzīvo, ka cilvēks var arī baudīt šo dzīvi, tā ir Dieva žēlastība. Nelaimes, visas nelaimes, kas notiek pasaulē, kā mēs viņas skaidrojam? Nelaimes ir Dieva taisnīgums. Ja Dievs kaut ko pieļauj, tas ir Dieva taisnīgums. Un mēs nevaram uz to Dievu vainot. Dievs zina, ko viņš dara. Dievs zina, kāpēc viņš pielaiž vienu vai otru situāciju cilvēku dzīvēs. Par nelaimēm mēs dzirdam dienā desmitiem reižu par dažādām nelaimēm. Atveriet tikai kādas ziņas, un jūs dzirdēsiet par dažādām nelaimēm pasaulē desmitiem reižu. Un Bībele, ko mums atkal māca? Grēka alga kas? Tā ir nāve. Tā ir nāve. Bet Dieva dāvana, Dieva žēlastība, Dieva dāvana, tā ir mūžīgā dzīvība. Tāpēc Bībele mūs māca, steidzina mūs nožēlot mūsu grēkus. Un Jēzus šeit saka, tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas stāstīja par galatiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajauts ar viņu upuriem, un viņš tiem atbildēja un sacīja: vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši? Tāpēc, ka tie to cietuši. Es jums saku, nē, nebūtu nē. Bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Pēc taisnības neko neesam pelnījuši. Bet pirmais, ko es gribu uzsvērt par no šī teksta, ir to: sargieties no nepareiziem secinājumiem. Mēs bieži vien varam savā dzīves uztverē izdarīt nepareizus secinājumus. Šie cilvēki, kuri bija piedzīvojuši vai bija informēti par šo nelaimi, ka Pilāts bija sajauts asins ar viņu upuriem, bija nonāvēti vairāki cilvēki. Ko Jēzus saka? Viņš saka, nedomājiet. Mēs mēdzam tad, kad notiek kaut kādas nelaimes, mēs mēdzam kaut ko domāt, vai ne tā? Mēs mēdzam izsacīt kādus secinājumus. Un Jēzus redzot šo cilvēku domas un redzot viņa secinājumus, viņš saka, nedomājiet, ka viņi bija
vairāk vainīgi. Ka viņi vairāk bija grēkojuši, jo visi ir grēkojuši. Un visiem trūks dievišķās godības. Absolūti visiem. Kas ir vainīgs cilvēku ciešanās? Un ja mēs censtos savā prātā teikt, ja kādam, kas man ir līdzās, ar viņu notiek kāda nelaime, bet es tajā pašā laikā varu baudīt dzīvi, savā sirdī var iezakties šī doma, es esmu labāks Dieva acīs. Šāda doma var iezakties. Mēs tāpatās kā visi cilvēki šajā pasaulē, mēs personiski esam apžēloti grēcinieki, bet tāpatās bijam vainīgi Dievu priekšā. Šīm nodomām, šīm pārdomām ir jābūt ļoti nopietnam mūsu dzīvēs. Jo šajā nedēļā man bija kāda iespēja palīdzēt kādai sievietei, es nezinu, Dievs viņus droši vien piesūtīja pie manas mašīnas, un viņi man palūdz, lai es viņus aizvedu līdz mājām ar smagām somām. Un tad, kad es viņus biju aizvedis līdz mājai ar šīm smagām somām un jautāju viņai arī par ceļu, vai viņa pazīst Jēzu Kristu, vai viņai ir attiecības ar Jēzu Kristu. Pēc visas šīs sarunas, šīs palīdzības, manī iezagās tāda doma, ka es esmu kaut kur labāks Dieva acīs nekā citi pārējie. Tikai tāpēc, ka es esmu izdarījis kādu labu darbu. Un tas ir mūsu sirdī ļoti, ļoti raksturīgi. Ja mēs kādreiz darām vairāk nekā citi cilvēki dara kaut ko, tad mums liekas, ka mēs Dieva acīs esam kaut kādi mīluļi. Mēs esam apžēloti grēcinieki. Dievs mūs ir pieņēmis par saviem bērniem, bet mūsos bieži vien var iezakties aplama domāšana. Jo tas, ka mēs izdarām kaut ko labu, man pienākās darīt labu, vai ne tā? Tāpēc, ka Dievs jau mūs ir radījis labiem darbiem. Ar to es Dieva acīs neko neesmu nopelnījis, jo Dievs mūs ir radījis, lai mēs darītu labus darbus. Tāpat es šajā nedēļas dzirdēju par Robertu Spraulu, kurš vienmēr savus studentus mācīja nekad negriezties pie Dieva pēc taisnīguma attiecībā pret citiem cilvēkiem. Ko es ar to domāju? Kā viņš to izskaidroja? Mums ir, skatieties, jūs redzat cilvēku ārpusē, un viņš dara grēku. Un jūs, piemēram, savās domās domājat vai sakat, lai notiek pēc Dieva taisnīgi. Kam vajadzētu notikt pēc Dieva taisnība? Kam vajadzētu notikt pēc Dieva taisnīguma tā cilvēka dzīvē? Grēka alga ir nāve, vai ne? Un ja cilvēks ārpusē grēko, mēs sakam, Dievs, lai notiek pie viņa pēc tavu taisnību. Tad tam cilvēkam ir momentā jāmirst. Un jābūt satrietam pišļos. Bet ja Dievs atmaksātu jums pēc jūsu taisnību, kur jūs būsiet? Kur jūs būsiet? Neviens no mums šeit nesēdētu un arī nestāvētu, ja Dievs mums atmaksātu pēc mūsu taisnību. Amen. Neviens. Jo mēs neko neesam pelnījuši. Mēs esam vakar grēkojuši, un mēs šodien jau arī esam grēkojuši.
Un ja Dievs atmaksātu pēc sava taisnīguma katram vienam no mums, mēs šeit neatrastos. Tāpēc mums ir jākontrolē, kā jau brālis minēja to, mums vienmēr ir jāsalīdzinās ar Dievu patiesību. Kā Dieva patiesība izspriež lietas. Un mēs varam lūgt, lai notiek ar to cilvēku, vai ar mani, vai ar kādu citu, lai notiek pēc Dieva žēlastības. Jo, ja Dievs neapžēlojas, mums nav izredzes. Ja Dievs neparādītu savu žēlastību, mums nebūtu izredzes. Un ja kādus cilvēks, kas mums ir apkārt, sasniedz kāda nelaime, nesteidzieties ar tādiem nepareiziem secinājumiem. It kā viņi būtu vairāk vainīgi Dievu priekšā nekā jūs. Nesteidzieties ar tādiem secinājumiem. Otra lieta, ko varam uzsvērt no šīs rakstvietas, uzdodiet pareizes jautājumus. Meklējiet, ka jūs spējat uzdot pareizes jautājumus. Jēzus šeit saka 2. un līdz 4. un viņš uz tiem sacīja, vai jūs domājat? Šie cilvēki kaut ko domāja. Un Jēzus ir visu sirdžu pazinējis, un viņš redz visu cilvēku domas. Jūs domājat, ka šie galatieši ir bijuši lielāki grēcini nekā visi pārējie galatieši, tāpēc, ka tie to cietuši. Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, tad jūs visi iesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, mēs kaut ko domājam, un bieži vien mums kaut kas šķiet. Un ja mums šķiet, ka nelaimēm ir jānotiek tikai ar ļauniem cilvēkiem, vai nelaimēm ir jānotiek tikai ar ļauniem cilvēkiem? Vai nelaimēm ir jāiet secen taisnajam? Bībele mūs tā nemāca. Pēc Bībeles mēs redzam, ka arī Ijābs cieta, kurš bija taisnīgs Dieva acīs. Arī viņš cieta. Mēs redzam arī, ka Džordžs Mīlers, viņš ļoti daudz cieta savā kristieša dzīvē. Un cieta netaisnīgi bieži. Uzdodiet pareizes jautājumus, kāpēc, piemēram, mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc karš ir Ukrainā? Vai tas ir pareizs jautājums? Ziniet, pareizs jautājums būs ir kāds. Kāpēc karš nenotiek pie mums? Kāpēc karš nenotiek šeit? Kad jūs redzat, ka kādiem mirst bērni, tad uzdodiet sev jautājumu, kāpēc mani bērni vēl dzīvo? Kāpēc viņi vēl dzīvo? Ja mans kaimiņš savas grēcīgās dzīves dēļ iet uz elli, tad uzdodiet jautājumu, kāpēc jūs neiet uz elli? Uzdodiet pareizes jautājumus, izseciniet pareizi bībeliski. Jo neviens neko nav pelnījis. Neviens neko nav pelnījis. Viss tas, kas mums ir no Dieva žēlastības. Atveriet Raudu dziesmu grāmatu 3. nodaļu. Un nolasīsim tur drusku no 22. panta, kur Dieva vārds saka, tā ir tā kunga žēlastība. Kāda ir? Šeit ir uzdots jautājums, tā ir tā kunga žēlastība. Kāda ir tā kunga žēlastība? Tā kunga žēlastība ir tā, ka mēs vēl neesam pa galam, ka mēs vēl dzīvojam.
Tā ir tā kunga žēlastība. Viņa žēlastība vēl nav pienācis gals. Tā ir krītas, ir jauna, un liela ir tava uzticība. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer, dvēselē, kas viņu meklē. Ir labi klusā garā gaidīt uz tā kunga palīdzību. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs šeit varam sēdēt, dzirdēt viņa patiesību, salīdzināties ar Dievu. Kad brālis sludināja, es domāju, kas ir vajadzīgs nopietnai, kad jūs dzirdat nopietnus brīdinājumus un jūs atzīstat, jā, tie ir nopietni brīdinājumi. Kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīga Dieva žēlastība, ka mums ir atvērts sirds, ka mēs nākam patiesā grēku nožēlā Dievu priekšā. Un nožēla tā nav izlocīšanās. Ne vienkārši, kad es saku, jā, vainīgs. Nožēlai ir jābūt ar patiesu, satriektu sirdi. Mēs zinām, ka cilvēks var vārdos izteikt grēku nožēlu, bet tā var nebūt no atvērtas sirds, bet tikai vārdi. Jo grēku nožēlu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē pagriezties pretējā virzienā. Tas nozīmē mainīt dzīves saimnieku. Ja es kalpoju velnam, es tagad kalpošu Dievam. Tas nozīmē mainīt savas vēlēšanās. Man bija vienas vēlēšanās, manas egoistiskās vēlēšanās. Un tagad es pieņemu viņa vēlēšanās, Kristus, to, ko vēlās Kristus. Nomainīt savu domāšanu pret viņa domāšanu. Jo visa mana taisnība, kā stāv rakstīts, ir kā sapujuši drānas. Tur nav nekā laba. Nekā nav laba. Patiesai grēku nožēlai ir jābūt tādai, kas nes pienācīgs atgriešanās auglis. Jānis par to kristītājs sludināja. Tad svarīgi uzdot pareizs jautājums. Tad, kad notiek kāds nelaimes mums apkārt, kad mēs redzam kādas nelaimes, ir svarīgi uzdot pareizs jautājums. Bībeliski. Trešā lieta, ko mēs varam vēl no šī teksta, ko mēs varam, ir tā, ka mums ir jāzemo savu sirds grēku nožēlām. 3. līdz 5. pāntām. Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka šie 18, uz kuriem krita zilijos tornis un tos nosit, ir vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūt ne. Bet ja jūs neatgriežaties no grēkiem, jūs visi ņemsiet tādu pašu galu. Mums ir jāmācās Dievu priekšā zemot grēku nožēlā savus sirds. Kā to mēs varam izdarīt? Tad tie ir šie jautājumi, kas mums sev ir jāuzdod, kad mēs redzam nelaimes apkārt. Kāpēc ar mani tā nenotiek? Kāpēc es vēl dzīvoju? Jo pēc taisnību, kā es jau sacīju, Dievs var satriekt jūsu dzīves. Un tas būtu pelnīt. Tas būtu pelnīt. Un vai mēs nemācamies mūsu kunga lūgšanā un piedod mums mūsu parādi? Vai tā nav jābūt mūsu ikdienai?
Vai grēka nožēlai nav jābūt mūsu ikdienai, ka mēs salīdzinamies Dievu priekšā, jo mēs grēkojam katru dienu? Kļūdamies katru dienu. Novēršamies no Dieva patiesības katru dienu kaut kādā dzīves situācijā. Grēka nožēlai ir jāpadara visu mūsu dzīves garumā. Visu mūsu dzīves garumā. Jo mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Un vēl viena lieta, ko mēs varam šeit, ir tā, ka Dieva žēl parādiet un atspoguļojiet Dieva žēlastību citiem cilvēkiem. Amen. No 6. līdz 9. pantam. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks stādīts viņa vīnsdārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas velti izsūc zemi. Bet tas viņiem atbildēja un sacīja, kungs, atstāju to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad to vari nocirst. Un šis teksts nerunā par dārzkopību. Amen. Šis teksts runā par nepieciešamību parādīt žēlastību cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Brālis jau minēja no Ebreju vēstules šo tekstu. Dievs ir uguns arī, kas sadedzina, kas iznīcina. Un lai Dievs ir žēlīgs katram no mums un cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Saprotiet, grēks, tas nav joks. Grēks nav joks. Es vēlreiz atgriežos pie to, cik, kad mēs dzirdam nopietnus brīdinājumus, kam jānotiek? Kam ir jānotiek? Ziniet, katru dienu mums vajadzētu nobeigt ar lūgšanu. Es pateicos Tev, Dievs, ka Tu man atkal esi parādījis savu žēlastību. Katru dienu tā savu dzīvi noslēgt. Jo katru dienu mēs baudam, mēs redzam, ka katru dienu bauda, neticīgi cilvēki bauda vispārējo Dieva žēlastību katru dienu, jo saule uzlēc katru dienu. Un viņi bauda lietu, kurš veldzē zemi un dod augļus. Dieva žēlastība atspoguļoja Dieva žēlastību. Un tā ir vajadzīga. Kam tā ir vajadzīga? Tā ir vajadzīga no kādiem no mums mūsu sievām, kādiem no mums mūsu vīriem, bērniem, kas ir mums apkārt, mūsu darba kolēģiem. Arī šiem cilvēkiem, kuri maldās, kuri ir novirzījušies no Dieva patiesības, kur staigā pievilti. Dievs māca mums arī parādīt viņiem žēlastību. Jo kā ir Kalnu svētrunā teikt, esi žēlīgi, kā jūsu debes tēvs ir žēlīgs. Mums ir jāmācās no viņa. Parādīt šo žēlastību un atkal žēlastību. Jo mēs esam glābti tikai tāpēc, ka Dievs mūs ir apžēlojis. Un ziniet, es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc es nezinu. Un neviens kristietis nevar iedot uz to atbildi, kāpēc es. Bet vienu mēs varam pateikt, Dieva žēlastība ir bijusi liela un nepelnīta. Amen. Lai Dievs svētī mūsu dzīves, ka mēs nopietni pieejam un vērtējam savus dzīves, salīdzinamies ar Dievu un skatāmies Dieva patiesībā, ko par to runā, par katru situāciju, par ko runā Bībele. Amen. Lūksim Dievu.
Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šiem daudziem brīdinājumiem, kungs, un par nopietnību, uz kuru tu mūs aicini. Un patiesi tu esi žēlastības Dievs. Un tu esi arī taisnīgs Dievs, un mēs atzīstam tavu taisnīgumu, un mēs zinām to, ka katrs cilvēks saņems pēc tava taisnīguma. Dod mums žēlastību, kungs, ka mēs raugamies uz tevi, ka mēs mācamies tavu gribu, ka mēs izdzīvojam tavu svēto evaņģēliju, ka mūsos ir atvērts sirds patiesai grēku nožēlai, ka mēs patiesi vēlamies salīdzināties caur tavu dēlu Jēzu Kristu, meklējot tavu vaigu, kungs. Mazgā un šķīstī mūsu prāts un mūsu sirds, kungs, un palīdz kārot pēc tavu vārdu, kā pēc garīgi tīra piena, kā stāv rakstīts, ar ko mēs augam un topam izglābt. Dod mums žēlastību, kungs, atmest visu to, kas ir liekas, ka mēs spējam sevi aizliegt, ka mēs spējam sevi nodot kā dzīvu svētu, tev patīkam upuru. Ak, Dievs, tu esi mums mācījis tik daudz šīs patiesības, un mēs apzināmies, cik tālu mēs esam no tevis, kungs. Cik tālu mēs esam no tās atziņas, ko mums vajadzētu saprast. Kungs, dod žēlastību, ka mums ir atvērts sirds un ka mēs pazemībā, dievbībā staigājam tavā priekšā, meklējot tavu tūlu, kungs. Ticībā paļaujoties uz tevi, kungs. Māc mums staigāt ticībā, kungs, kā tu visus savus svētos, izredzētos esi mācījis, kungs. Un paldies par katru pārmācību, kungs. Un es žēlīgs arī tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kas tevi nepazīst, dod mums žēlastību, ka mēs spējam parādīt viņiem žēlastību, nesot tavu evaņģēliju, brīdinot no mūžīgā soda. Kungs, svētī, ka mūsu sirds patiesā satriektībā, kungs, meklē tavu vaigu. To lūdzos Jēzus vārdā. Amen. Mēs dziedāsim man žēlastību.